Šī ir mūsu bedra, grūti gan saprast. Jā, šeit mēs šonakt paliksim, lai gan izskatās, ka tur vēl diezgan daudz ko darīt. Noskaņojums noteikti ir kauniecisks, jauns veids, pielāgojamies apstākļiem. Domāju, ka būs interesanti. Nakšņosim 4 cilvēki, varbūt suns. Tas ir mans suns Rika. Nu, pulkstenis ir bez 24, mēs esam strādājuši 40 minūtes. Pārējie puiši strādā vēl šobrīd, es vairāk nestrādāju. Šitā ir bedra. Kāda viņa tagad ir dziļāk plānojam, viņa arī nerakt. Bet uztaisīt vēl jumtu, tas mums vēl priekšā. Kaut pusstundu vēl šitā varēsim strādāt. Rika arī piedalās. Ir 15 pār 6, nometne gatava, ugunskurs ir gatavs. Paši vēl neesam gatavi. Gaidām Kristīnu, lai būtu gatavi. Fonā var redzēt bišķiņu mūsu nojumu. Es pagaidām izstās kā zarčup, bet tā apmēram arī izskatās. Domāju, ka nakts būs diezgan laba. Vienīgais Kristians diezgan satraucies par to, kad viņš varētu izmirkt. Nu jā, nav vēl tik ļoti pabeigta tā nojuma, lai varētu gulēt tur, manuprāt. Gan jau būs labi. Tas gan pat labi sēžamais, bet viņš arī labi dara. Stop! Kristiāna, ko mēs darām? Vakars ir klāt, tad mēs izmisīgi mēģinām uztaisīt vakariņas. Baigi daudz sniegu vajag, lai viņš izpust un būtu ūdens. Snībā jā, mēs jau kāds minūtes 10 ņemamies. Katliņā ūdens ir līdz pusē. Labvakar! Labvakar! Kā iet? Ļoti labi. Ko tu dari? Es stāvu mežā. Jāstāst vēl kaut kas? Es nezinu. Laiks ārā ir ļoti jauks. Bišķiņ snieg. Ir bišķiņ vējš. Un ir tumšs. Paldies! Vakars klāt, vakars klāt, vakars klāt, vakars klāt. Jāiet kājas Putinā. Esam iekārtojušies mūsu nojumītā. Redzēt, kāda izstās šī rību konstrukcija no iekšpuses. Mēģināsim atrast vietu arī sunītim. Mūsu pēdējais dalībnieks mēģina iekārtoties. Stāst, ka viņam pat gandrīz vieta pietiks. Tā kā jā, visiem ar labu nakti. Labrīt! Un, kā nakts? Pati nakts ir labi, vienīgais bišku bija murgi.
laikam ne man vienīgajiem. Un rīts diezgan tāds mikls. Vismaz pamodāmies laicīgi, jā, un man jau tur bija vairāk resīvi kāja peļķē vai kaut kā tāda. Kā tā, Kristīna? Nu, kuram murgi, kuram kārtējais melnais miegs, neko nedzirdot. Sela pēdas un deguns. Vispārējais bija labi. Kā tev, Emīl, tur iekšā? Vienkārši fantastisks naktis, fantastisks rīts, fantastisks kompānija, fantastisks diena, fantastisks laikapstākļi. Viss ir ideāli. Viņš liekas tas pārāk mākslīgi optimistisks. Jā, es arī nedaudz samirku panākt, kopumā bija silti. Bet tā bija interesanti šādu veidu nojumē gulēt pirmo reizi. Pārgājienu turpinās raķetē.